Mēs devāmies uz to upi ar domu taisīt filmu par Raimondu Dombrovski, jo brauciens jau būs garlaicīgs, tur būs vienkārši skaistas bildes, krāču nekādu. Vienīgais, kas ir, pats Raimonds ir interesants. It kā septembrī varētu kādu upu aizlaist, tad mēs sākām gatavoties septembrī. Vienīgā problēma bija tā, ka no oktobrī es nevarēju braukt. Beigās sanāca, ka kaut kā novembrī, tad aizbraucām novembrī. Un tad sazinoties ar tiem visiem cilvēkiem, ko es pazinu Kanādā, ja visi tie, kas tur ir braukuši vai zina, kas tur īsti kaut kas tur ir ar to upi, viņi teica, ka tā upe braucam. Gandrīz visu gadu ir iespējams viņu izbraukt. Un tā arī mēs nolēmām braukt. Viss izmainījās tad, kad mēs ieraudzījām upi. Viņš teica, ko jūs, bet viņš ir baigs silts jau Mēs slīdus neesam paņēmuši līdz Raimondu. Patīk, ka ziema, baigi patīk ziema. Patīk slēpot un tā. Ziemā forši. Man bija viss tas pats apģērbs, ko es biju Ziemeļpolā. Man nebija bažas. Skaidrs zināja, ka Kanādā tur novembrī būs augsts. Es ļoti labi apzinājos, kādos sūdos mēs varam iebersties. It sevišķi arī tajā brīdī, kad mēs uzsākām braukt, tur jau nebija daudz neko domāt, neko šaubīties. Tā putra tur, tajā rītā, otrā rītā, kur mēs uzkāpām augšā, viņa vienkārši tā bija acis priekšā. Viņa vienkārši tur stāvēja. Katrs, kas ir tādā putrā apmeties vai peldējis, viņi ļoti labi zina, kas tas ir. Tas ir ļoti nopietni. Ja tiek filmēta tāda filma, 30% vairāk laika ir vajadzīgs ceļojumam, tad tas ir laika faktors. Bet laika faktors ceļojumā tā ir ļoti nopietna lieta. Ja tev ir jāgaida 30 vai 20 minūtes vienkārši nosalst. Kad ir jāfilmē no malas, tad Valdis, operators, iziet ārā kaut kur, aiziet kaut kur nezinu kur, un tad mēs braucam. Šitai ceļojumā es biju vispār vispolitkorektākais, kā es jau kādā ceļojumā esmu bijis. Es respektēju to, ka mums ir jāsteidzās. Man liekas, tādas reālas izkāpšanas krastā un filmēšanas, ka tiešām kavējās manis dēļ bija 5, varbūt maksimums pa visu laiku, man liekas. Vai arī man tagad ir baigi maz palicis prātā. Jo materiāls arī ar braucošām laivām bija ļoti maz. Līdz ar to es domāju, ka nemainītos nekas, ja arī mēs nefilmētu. Ja mēs atteiktos, pēkšņi nefilmētu, mēs ātrāk no tā nepabrauktu. Tajā laikā, ja tajā brīdī, kamēr viņš filmē, viņš ir nederīgs, viņš ir nulle. Viņš drīzāk par viņu ir jārūpējās. Man liekas, ka visforšākie ceļojumi ir tādi, kur nav vispār jāfilmē. Bet, diemžēl, tādos ceļojumos es neesmu bijis. Ceļojumu filmu filmēšana ir sistemātiska filmēšanas tehnikas laušana. Vienkārši tiek nepārtraukti pārkāpti visi noteikumi, kā skolā mācītu, kā ir jātiecās pret tehniku. Tehnikai nebija nevienā brīdī iespēja izžūt, līdz ar to visu laiku ir kondensāts. Ja mitrums nav fiziski tiešām uz lēcas tajā brīdī, tad viņš ir tvaika veidā iekšā lēcā. Vairākas dienas bija tā, ka tehnika vienkārši tika uz gāzes plītiņām žāvēta, lai viņi vispār sāktu kaut ko darboties. Pieņemsim, naktī ir -15 grādi, no rīta pamostoties ir 0. Tas viss tas mitrums, kas ir gaisā, tehnika pati ir augsta. Viņš nokondensējās uz augstās tehnikas, bet pēc zināma laika mēs to pieņēmām kā spēles noteikumu, un tad arī tā migliņas estētika vieglā arī ir tas, kas dod to sajūtu par to, ka gaisā ir mitrums un ka ir tā nepārtrauktā migliņa apkārt. Un arī skaņa, arī brāķīgā skaņa piedeva tikai to sajūtu, ka tiešām viss līdz pēdējai vīlītei ir slapjš. Jo tad, kad es klausos to interviju, kurā Raimonds runā un neko nevar saprast, dzird tikai kā sprakšķi lietas, tad liekas, viņš tikko stiepa tās mantas pa kalnu, noteikti viņam nav neviena savas vīlīte. Viņš tur apakšā kaut kas vajag pēc. Sajūtas, tas, kas palika pēc brauciena, tas no šī būs uz visu mūžu.
Ja mēs, teiksim, to upi nobraukt, tā, ka tur ne ledus, nekas, tur pakurināt ugunskuriņus un varbūt tur labākā gadījumā kādu lācu redzēt, tas būtu kaut kā ļoti tuvu versija, teiksim, varbūt gauju nobraukt, ja, es nezinu, kaut ko tādu, ja. Tad, kad filmēja, tad bija tā, kad cilvēks saņēmās un kaut kādā veidā mēģināja izstīties labāks nekā viņš ir. Bet īstenībā, ja tā bija diezgan bija sašļutas, vai nezinu, ja, bet tajā brīdī, kad filmēja, tad es tā uzsaņēmos un pateicu, vecīt, tomēr tik slikti nemaz nav, bet īstenībā bija sūdīga. Tā kā bija tā, ka tā filmēšana bija pārāk izskaisināja īstenībā visu to mūsu dzīvi tajā vietā. Nē, viņš nav psihisks pasākums. Es joprojām uzskatu, ka viņš bija ļoti, ļoti zem kontrols un ar ļoti inteliģentiem risinājumiem uz visām tām problēmām, kas tur bija. Ritīgi labi. Jātenās mašīnas prom uz silto zonu. Tu domā, ka viņi būs kaut kur uz siltā zona, ja? Latvijā. Tu tam tici, ko? Izcies karstumu. Nē, jūs beigat vieglā dzīvi. Jūs vienkārši kaut ko paklausat, ko es saku, tā pavirši. Tad pieliek 50 lietas. Un pēc tam baigi kaifo. Saprot, tu tikpat mainīgs esi kā klimats šeit, ja? Es tev fucking izlasīju grāmatu, ok? Ja tu tici, ka pēc 10 kilometriem tev te būs plus 5 grādi, tad tu esi vecis. Nē, pareizi, tagad tu tāds pesimistisks domas saki, jo Haidī man jau visiem saka bojāties garīgais. Es tev neesmu pesimistisks domas, tev fucking reāls domas pasaka. Ja? Lai arī cik ģeniāli scenāristi beidz Ņujorkas universitāti, visģeniālākais scenārists ir māte Dabiņa. Beidzām braukt, tas jaunākais un visnepieredzējušākais Rolands man pienāca un prasīja, ja? Vai vienmēr ir šitāda laivu brauciena? Vai tas tiešām, Hari, vienmēr ir šitā, ja? Saku, vienmēr jau nav, bet dažreiz gadās. Es pilnīgi 100% pārliecināts, ka tas nav izdarāms vienkārši tā, bet iznāca.